Salīdzinoši nesen 2012. gada 27. novembrī Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune iemūrēja kapsulu nākamajām paudzēm Valgundes sporta halles pamatos. Un jau 2013. gada 2. septembrī notika Valgundes sporta halles atklāšanas pasākums. Jaunas būvētā Valgundes sporta halle ir Latvijā pirmā zema enerģijas patēriņa halle. Tā atrodas pie Kalnciema skolas Valgundes pagasta Valgundē, bet šis ir tikai viens no daudziem projektiem, kas tika pabeigti pirms jaunā mācību gada uzsākšanas. 5 skolās pēc renovācijas vasaras darbiem praktiski skolas ir sagatavotas no jauna mācību gadam, un bērni lielāko priekšreiz 5 skolās ieiet pat kā jaunās ēkās, kurās ir ļoti lielas summas ieguldītas un skolas sakārtotas jauniem mācību gadam. Valgundnieki saka, tas viņiem sapnis bijis jau gadu desmitiem, ka pie šīs skolas, ko skola tomēr nav maziņa, nav bijis sporta zāle. Un bez sporta zāles Valgundē vienmēr bijis tradicionāli sporta veidi, volejbols un arī citi orientēšanās tādi, un vienmēr labi panākumi republikā. Bez zāles, un tagad redzēsim, ka būs zāle vispār būtu jābūt. Protams, šī zāle ir unikāla, tā ir vienīgā pagaidām valstī uzbūvēta šāda veida materiāliem, šāda veida tehnoloģija, jo zāle ir energoefektivitātes, siltuma, maz patēriņš būs, tur redzēsim, ka sāksim darboties, bet cerams, ka viņi būs labi, un šis lielums zāles parādīs to, ka bērniem būs sportot ne tikai pēc skolas, bet arī brīvajā laikā pēc vakaros būs iedzīvotājiem arī, kur brīvo laiku pavadīt. Ne tikai es domāju, visa šī novada cilvēki un jo sevišķi bērni, vecāki ir priecīgi. Katra sporta halle un katrs tāds jauns objekts, tā ir investīcija nākotnē. Šādi objekti, kas tiek veidoti arī mazās pilsētiņās, arī mazos novados, dod ticību, kad mums nav jābrauc projām, bet jāpaliek uz vietas. Liekot kopā šīs divas lietas, to energoefektivitāti un attiecīgi arī no tā izrietošās zemās eksploatācijas izmaksas, ja mēs tā darītu visur, tad mēs varētu daudz vairāk šādas halles atļauties Latvijā. Jebkas, kas palīdz mums noturēt bērnus, nākamos uzņēmējus, pašvaldību darbiniekus, izgudrotājus un visādi citādi labi valstī pelnošus cilvēkus novadā ir ļoti liela vērtība. Paldies, jāsaka, ir ministrijai, kad izvērtēju šo konkursu Republikā, mēs bijām vienīgā pašvaldība, kur dabūja šādu sporta zāli. Vēlākam Reizeknē vienas skolas piebūva šāda tehnoloģija, pārējās mēs tikai dabūja citas iestādes šo naudu, Eiropas naudu. Un cerībā mums palikusi vēl viena skola, tas ir Elejas, kurā nav sporta zāle. Staļģenē mēs jau būvējam, nākošu nodosim. Vēl viena, tad visās skolās būs savs sporta zāles. Jelgavas novadā viss sportos. Un būs novads, kā saka, pēc devīzes, novads stabilai nākotnē.